Sveiki! Es esmu atgriezies, un šī ir mana otrā daļa manam Minecraft video. Pirmajā daļā es jums parādīju, kā atrast vietu, un daudz kaut ko pastāstīju. Un tagad, kad mēs to esam izdarījuši, mums vajag uztaisīt pirmās lietas, lai varētu iegūt dažus resursus un izdzīvot. Tātad, kā jums rādīja, mēs uztaisījām darba galdu. Tagad mums jāiegūst vēl viena svarīga lieta. Tīra nūjas. Vienkārši ir kurā vietā garniski ievietojot divas dēļas un jūs iegūt nūjas. Tad, kad jūs esat iegūst nūjas, pirmā lieta, kas jāizdara, ir jāuztaisa kaltiņš. Uztaisat šādi te divas nūjas un 3 dēļi, uztaisat koka kaltiņu vai arī cirkni. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, jāatrod vieta, kur ir akmens. Pirmīt es jau redzēju to vietu, tagad es turien aiziešu, lai var iegūt nedaudz pirmos resursus, akmeni, tad lai var uztaisīt nedaudz labākas lietiņas. Kaut kur te bija jābūt alai. Nu, tas nav tik svarīgi. To mēs atradīsim kaut kur te. Jā, te ir akmens. Tālāk mums ir jāizskaļ apmēram gan 20 gabalu akmens. Viņš pārvēršās cobblestone vai arī mūrakmenī. Tādā kā sadalzītā. Šī būs mūsu pirmā vieta, kur mēs iegūsim akmeni. Nedaudz iegūstam. Šoreiz pietiks ar 18. Pēc tam dodamies ārā no šīs vietas, bet atstājam tādu tā kā caurumu, lai mēs varam atcerēties, kur nākamreiz jānāk pēc koka. Tālāk šeit ir mūsu paslēptuve nelielā. Un te mēs atgriežamies. Te nedaudz jāiztais ciet, lai zombiji mūs nevar panākt atrast. Labāk, protams, ja viņi mūs neatrod. Tā, tālāk aizmūrējam citus. Un šāda mūsu pirmā vieta. Tālāk varam nedaudz paplašināt vietu, lai varam atgriezties. Un apmēram tā. Tad, kad tas ir izdarīts, ņemam šo koka cirkni, mums vairs nevajadzēs. Mēs varam uztaisīt jau akmens cirkni. Tas būs jau labāks un izturīgāks. Un viņu varēs ātrāk izskatīt. Un akmens cirknis. Vēl viena svarīga lieta ir zobeni. No sākuma uztaisam labāk 2 zobenus, lai mums pietiek, ja mums kāds uzbruk, vai ir jānosit dzīvnieku, lai iegūtēm. Pēc tam arī nodara lāpstu, lai izraktu zemi. Un vēl viena būtiska lieta ir cirvis. Uztaisam nūjiņas un sataisam dažādas lietas. Pēc tam, kad tas ir izdarīts, tad šī daļa arī ir beigusies.